Slavēts Jēzus Kristus šajā numurā. Latvijā. Liepāja aizlūdz par mūžībā aizgājušiem bērniem. Būtu Marijas leģionā liela žēlastība. Ziņas no Vatikāna. Dieva pazīšanas ceļi. Pāvesta vēstījums pasaules jauniešu dienu Rio de Janeiro. Jauniešu vakars, koferis. Jubileja. Tēvs Oļģers Aleksandrs, priesterības jubilārs. Publicējam Rīgas garīgā semināra rektora vēstuli. Ticības gads. Ticības gadu svinot, mieram tuvu, izdod žurnālu Cilvēki kalnā. Viedoklis uz kādu cīņa ir aicināts vīrietis. Mums raksta dziesmas dzimšana, piedot visvētākā piedot. Grāmata, kas stāsta par cilvēku sūtību. Jaunieši ar vērtībām iekaro pasauli. Aldo Moro, itāļu politiķis, ceļā uz svētīgo kārtu. Māksla baznīcā. Šagals un liturģijai piemērotas mākslas tradīcijas. Aktuāli. Pāršķirstot jauno Bībeles izdevumu. Baznīca pasaulē. Francijā plaši protesti pret geju laulībām, jo to solists Bono izsaka pateicību baznīcai. Bez vīzas uz pasaules jauniešu dienām Brazīlijā. Svētais Kolumbs un Svētā Kolumbijāns, divi dažādi svētie. Sludinājumi. Ziemassvētku tirdziņš 23. decembrī. Klusuma rekolekcijas Maize un ūdens no 7. līdz 9. decembrim. Mehar harizmātiska konference no 3. līdz 6. janvārim Alsburgā. Iegādājies plānotāja kalendārs katolim 2013. gadam. Fotoreportāžā kopīgi svin valsts svētkus. Pagaidām viss līdz nākamajam numuram.